Vai tu trenējies mēnešiem no vietas, bet cilvēki joprojām tev prasa, vai tu vispār trenējies? Šis ir otrais potenciālais iemesls. Tu nevēlies pieņemties svarā. Jā, tu vari uzbūvēt lielākus muskuļus, nepieņemoties svarā. Tikai, lai šo izdarītu, tev būs jāzaudē tauki tādā pašā ātrumā. Šo sauc par rekompozīciju. Ja tev ir ļoti daudz liekā svara, tad šī stratēģija pat ir ieteicama, jo tev ir ļoti liels enerģijas rezerves un tu vari pat būvēt muskuļu maz zaudējot svaru. Bet cik ilgi šis ir iespējams? Kad sasniegs pietiekami zemu tauku līmeni, lielākā daļa vīriešu tas ir ap 10%, šī stratēģija jau kļūst neefektīvāka. Kāpēc? Par šo es runāju iepriekšējā video, ka tavs tauku līmenis ir ļoti zems, tavs ķermenis to uztver kā dzīvībai bīstamas draudus un ziedo mazāk resursus muskuļu augšanai. Šis mums pasaka priekšā to, ka bezgalīga ķermeņa rekompozīcija nav iespējama un pienāks brīdis, ka tev vajadzēs pieņemties svarā, lai turpinātu būvēt muskuļu masu. Taču šis nenozīmē, ka tev ir jālec ar galvu pa priekšu šaldējumu kastē un jāuzbriež pa sumo cīkstoni. Lēns kontrolēts svara pieaugums ir nepieciešams, lai maksimizētu muskuļu masas pieaugumu un minimizētu tauku pieaugumu. Lielākajai daļai cilvēks ieteikt sākt ar 10% lielu kaloriju pārpalikumu, kas novedīs pie aptuveni 0,25 līdz 0,5% ķermeņa masas pieauguma nedēļas laikā. Ja tev ir jāuzņem 3000 kalorijas, lai uzturētu savu ķermeņa masu, sāc ar 3300 kalorijām un skaties, kā tavs svars mainās. Ja tas kāpj 0,25 līdz 0,5% nedēļas laikā, neko nemaina, bet ja tas kāpj lēnāk vai straujāk, pievieno vai atņem kalorijas. Īsumā sakot, tāpat kā tu nevari uzbūvēt lielāku māju bez liekiem būvmateriāliem, tu nevari uzbūvēt lielākus muskuļus bez liekām kalorijām. Kādu laiku šīs kalorijas var nākt no tavām tauku rezervēm, taču pienāks brīdis, kad tavs ķermenis tik viegli vairs negribēs atdot savus taukus. Tāpēc liekajām kalorijām būs jānāk no ēdiena, kas liks pieņemties svarā. Ceru, ka tev šis video noderēja. Tiekamies nākamajā video par trešo iemeslu. Čau!